Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Aptiekā. No rīta es pamodinu meitu, lai viņa dotos uz skolu. Viņa saka: "Mammu, es jūtos slikti." Es pieskaros meitas pierei, tā ir karsta, kakls sāp, ir arī iesnas. Es saku: "Paliec mājās, es tūlīt iešu uz aptieku. Es rakstu skolotājai, ka meita šodien paliks mājās." Es ieeju aptiekā un pieeju pie farmaceites. Labdien! Es gribētu zāles bērnam pret temperatūru, kakla sāpēm un iesnām. Labdien! Cik bērnam ir gadu? Vai ir kādas alerģijas? 12 gadi, alerģiju nav. Labi, varu ieteikt šīs tabletes pret temperatūru un galvas sāpēm, kaklam rīkles aerosolu vai pastilas, degunam deguna aerosolu vai pilienus. Kā tos pareizi lietot? Deguna aerosols 2 reizes katrā nāsī, 2 līdz 3 reizes dienā. Pastilas lēnām nosūkāt ik pēc 3 līdz 4 stundām, piemērotas bērniem no 12 gadu vecuma. Šīs tabletes, viena tablete, ja sāp, ne vairāk kā 3 reizes dienā. Lūdzu, skatieties instrukcijā devas pēc vecuma un svara un nepārsniedziet dienas devu. Vai ir lētāks analogs deguna aerosolam? Jā, ir. Darbojas līdzīgi. Labi, ņemšu deguna aerosolu, pastilas un tabletes. Farmaceite piedāvā: varu ieteikt arī zāļu tēju imunitātei un C vitamīnu. Paldies! Paņemšu zāļu tēju un C vitamīnu. Es gribētu arī multivitamīnus visai ģimenei un plāksterus. Ir šādi multivitamīni un plāksteri dažādos izmēros. Un vēl lūdzu zāles pēc elektroniskās receptes. Protams, lūdzu jūsu dokumentus, pasi vai personas apliecību. Lūk, lūdzu. Paldies! Šīs zāles jālieto 2 reizes dienā, pēc ēdienreizes. Un ziede vīram, viņš sastiepa muskuļus. Varu ieteikt cildošu ziedi, uzklāt plānā kārtā 2 reizes dienā uz sāpīgās vietas. Es samaksāju, farmaceite saka: ja 1 vai 2 dienu laikā nekļūst labāk vai temperatūra ir ļoti augsta, lūdzu sazinieties ar ārstu. Paldies! Jauku dienu! Mājās es iedodu meitai tableti pēc instrukcijas, deguna aerosolu, pastilu, zāļu tēju ar medu. Ceru, ka rīt meita jutīsies labāk. Aptiekā. No rīta es pamodinu meitu, lai viņa dotos uz skolu. Viņa saka: mammu, es jūtos slikti.
Es pieskaros meitas pierei, tā ir karsta, kakls sāp, ir arī iesnas. Es saku, paliec mājās, es tūlīt iešu uz aptieku. Es rakstu skolotājai, ka meita šodien paliks mājās. Es ieeju aptiekā un pieeju pie farmaceites. Labdien! Es gribētu zāles bērnam pret temperatūru, kakla sāpēm un iesnām. Labdien! Cik bērnam ir gadu? Vai ir kādas alerģijas? 12 gadi, alerģiju nav. Labi, varu ieteikt šīs tabletes pret temperatūru un galvas sāpēm. Kaklam rīkles aerosolu vai pastilas. Degunam deguna aerosolu vai pilienus. Kā tos pareizi lietot? Deguna aerosols 2 reizes katrā nāsī, 2 līdz 3 reizes dienā. Pastilas lēnām nosūkāt ik pēc 3 līdz 4 stundām, piemērotas bērniem no 12 gadu vecuma. Šīs tabletes, viena tablete, ja sāp, ne vairāk kā 3 reizes dienā. Lūdzu skatieties instrukcijā devas pēc vecuma un svara un nepārsniedziet dienas devu. Vai ir lētāks analogs deguna aerosolam? Jā, ir. Darbojas līdzīgi. Labi, ņemšu deguna aerosolu, pastilas un tabletes. Farmaceite piedāvā. Varu ieteikt arī zāļu tēju imunitātei un C vitamīnu. Paldies! Paņemšu zāļu tēju un C vitamīnu. Es gribētu arī multivitamīnus visai ģimenei un plāksterus. Ir šādi multivitamīni un plāksteri dažādos izmēros. Un vēl lūdzu zāles pēc elektroniskās receptes. Protams, lūdzu jūsu dokumentus, pasi vai personas apliecību. Lūk, lūdzu. Paldies! Šīs zāles jālieto 2 reizes dienā, pēc ēdienreizes. Un ziede vīram! Viņš sastiepa muskuļus. Varu ieteikt cildošu ziedi, uzklāt plānā kārtā 2 reizes dienā uz sāpīgās vietas. Es samaksāju, farmaceite saka, ja 1 vai 2 dienu laikā nekļūst labāk vai temperatūra ir ļoti augsta, lūdzu sazinieties ar ārstu. Paldies! Jauku dienu! Mājās es iedodu meitai tableti pēc instrukcijas, deguna aerosolu, pastilu, zāļu tēju ar medu. Ceru, ka rīt meita jutīsies labāk.